Parīzes Olimpiskās spēles pa īstam sākas šodien. Vakar bija liela atklāšanas ceremonija, kas bija ļoti neparasta tādā ziņā, ka pirmo reizi ārpus lielā galvenā stadiona Stade de France uz sēnas Parīzē. Tur daudz diskusiju par to, ko mēs tur redzējām, bet, protams, tas bija interesanti un mēs redzējām varbūt tos virzienus, kuru virzās pasaule un kas ir tās tendences šobrīd, un galvenais cerams, ka sportisti nav apsaldējušies, jo visu šo te vakaru Parīzē lija, un tas bija ļoti sarežģīti palikt sausiem, un cerams, ka apaugstēšanās nevienam nav, un tas neizjauks šo te 4 gadus svarīgāko startu. Bet mēs tiekamies šajā te video, un es ceru Olimpisko spēļu laikā regulāri ar jums, cienījamie skatītāji, runāt, un šodien ir pirmā īstā spēļu diena, un uzreiz 3 mūsu atlēti startē. Mums ir 2 šāvēji, 11:30 Lauris Strautmans 10 metru distancē šaušanā ar pneumatisko pistoli, un 13:30 Agate Rašmane, vēl viena mūsu šāvēja. Viņa arī ar to pašu distanci 10 metri ar pneumatisko pistoli iespējas iegūt olimpiskās medaļas par šaušanu. Es neesmu eksperts, tāpēc es jums neko vairāk nestāstīšu, bet es jums labprāt pastāstīšu par, manuprāt, dienas galveno notikumu. Viena no Latvijas medaļu cerībām izcilā tenisista Aļona Ostapenko uzsāks savu skrējienu Olimpiskajās spēlēs. Viņa 2 olimpiskās spēles pēc kārtas, gan Tokija 21. gadā, gan arī Rio de Janeiro 2016. gadā ir zaudējusi 1. kārtā. Bet tagad viņai ir iespēja uzvarēt. 64 dalībnieces ir Olimpiskajā tenisa turnīrā, un jāsaprot, ka šeit kļūdas iespējamība nav atšķirībā no citiem sportiem. Te visu laiku ir jāiet uz priekšu, lai kļūtu par olimpisko čempionu, jāuzvar 6 cīņās. Un šodien Aļona 13:00 LTV 7 tiešraidē tiksies ar Kamilu Osorio Serrano no Kolumbijas. Spēlētāji, kas ir diezgan viduvēja līmeņa. Aļonai noteikti viņu vajadzētu uzvarēt, bet, protams, viss Aļonas spēlēs ir atkarīgs no pašas Ostapenko spēlētājas, kura redzēsim, vai būs labā sportiskā formā. Ja Aļona būs sportiski labā formā, viņai viss var izdoties, un mēs varam sekot absolūti elpu aizraujošam skrējienam šajā te olimpiskajā turnīrā. Bet, protams, to visu mēs redzēsim kortā. No 13 aptuveni tiešraide. Māris Rīmenis droši vien komentēs LTV 7 tiešajā ēterā. Kas ir tās atslēgas lietas? Serrano diezgan slikti servē, un viņa līdz ar to būs ievainojama šajā ziņā. Aļonai būs iespēja uzvarēt geimus pie pretinieces servis, kas vienmēr ir pamats tenisā uzvarām. Un, protams, Aļona arī labāk pati servē, un šeit vajadzētu būt uzvarēji. Mana prognoze 6-3 par labu Ostapenko. 2017. gadā tieši šeit Aļona šokēja sporta pasauli, vienā no lielākajiem pasaules sporta veidiem tenisā, uzvarot French Open turnīru tieši šajos pašos Roland Garros kortos Buloņā, Bilankūrā, tāda Francijas galvaspilsētas Parīzes priekšpilsēta, kur ir šis Roland Garros tenisa centrs. Tur arī netālu Parc des Princes stadions, kur Paris Saint-Germain spēlē, viens no Eiropas lielākajiem futbola klubiem, savas mājas spēles. Tā kā turam īkšķi par Aļonu, un tiekamies vakarā, paskatīsimies, kā viņai būs gājis.